Labdien! Šoreiz palikšu aizkadrā. Ir doma izveidot mājaslapā sadaļu satiksmes noteikumi. Kāpēc? Šobrīd apmācība ļoti daudzi jaunie vadītāji apmācību izvēlās attālināti internetā, un diemžēl tas rezultāts nav tas pats labākais. Tiek iemācīta vienkārši CSDD kompjūtera spēle, kas saucās CSDD eksāmens, un eksāmens tiek nokārtots, bet zināšanas par satiksmes noteikumiem ir gaužām bēdīgas. Tāpēc veidoju šo te sadaļu satiksmes noteikumi. Šodien pirmais mēģinājums, pirmā nodarbība, jā, un centīšos paskaidrot ceļa zīmi, galvenā ceļa virziens. Tātad maina papildu zīme, galvenā ceļa virziens, norāda galvenā ceļa virzienu krustojumā. Jā, tātad vēl satiksmes noteikumos par šo zīmi ir, tūlīt būs 135. punkts. Ja galvenais ceļš krustojumā maina virzienu, transporta līdzekļu vadītājiem, kas brauc pa galveno ceļu, savstarpēji jāievēro vienāds nozīmes ceļu krustojuma pārbraukšanas noteikumi. Šie noteikumi savstarpēji jāievēro arī transporta līdzekļu vadītājiem, kas brauc pa mazāk svarīgu ceļu. Tātad ir noteikumos tas viss ir kā aprakstīts, bet viņus izlasot uzreiz nav skaidrs, kas ir šis te labās rokas princips, kā viņu pareizāk ievērot, kā viņu saprast, lai piebraucot pie krustojuma ar šīm te ceļazīmēm, man tad pat viena ceļazīme ir pazudusi, tad galvenais ceļš maina virzienu, jā, lai mēs uzreiz varētu ātri izdomāt un saprast, kur braukt. Nu, tā tad stāstu. Tātad šeit mēs redzam jau, es esmu sagatavojis tādu nelielu krustojumu, šeit mēs redzam jau saliktas zīmes, galvenā ceļa virziena maiņa. Vēl piebildīšu to, ka nevienmēr šī zīme izskatās šādi. Zīme varbūt arī teiksim, tikai 3 stūris kaut kāds, Rīgā tādas zīmes ir sastopams, ja, kad ir viena maza astīte. Tātad mēs sauksim šos te darbāsiņu bieži sauc par ļipu, jā, varbūt tas pie tā arī paliksim, vai vienkāršāk labāk būs uz astes, mazā astīte, jā, tātad atrodos uz astes, jā, un atrodos uz galvenā ceļa. Tātad zīmē var būt visdažādākās konfigurācijas, ja, teiksim, Talsos ir šāda zīme, ja, kad galvenā ceļa virziens mainās vispār šādi te. Tas ir galvenā ceļa virziens, un šeit pienāk klāt šī te astīte. Ja, tātad zīmes konfigurācija var būt visdažādākā, ja. Tālāk mēģināsim saprast, kā vienkāršāk šo te zīmi iztulkot. Paņemsim, mums te ir uzzīmējies viens krustojums, pamēģināsim saprast. Tātad, mums ir zīmes, tātad šīs te zīmes ir uzstādītas uz galvenā ceļa, tātad tā pati doma ir, ka galvenā ceļa virziens ir šis te. Tātad šādi brauc mašīnas pa galveno ceļu. Un otrs virziens, sameklēsim kādu citu krāsu. Otrs virziens varbūt zaļu, ja. Otrs virziens ir šīs te virziens, kā auto brauc, ja. Tātad tagad paņemsim šo pašu ceļa zīmi, uzzīmēsim uz papīra.
Apmēram tāda viņi izskatās. Jā, un tātad šeit ir šī te mazā ļipa, un šeit ir mazā ļipa klāt. Ja, tātad uz mazās ļipas noteikti būs papildu vēl klāt zīmaini virzienu, un noteikti būs zīme dodiet ceļu. Jā, tātad, rekur mums mēs redzam, un rekur redzam, dodiet ceļu zīme, uz vietā varbūt arī stop zīme, tātad vienā vai abās vietās. Un arī dzīvojamās zonas beigas nozīmē to pašu dot ceļu, tas nozīmē, kad arī braucot ārā no dzīvojamās zonas, mums ir jādod ceļš, ja? Nu, atstāsim, piemēram, stop zīmi šī gadījumā. Tātad mēs ņemam un zīmējam. Tātad, lai vieglāk izprast šo te zīmi, lai saprastu to labās rokas likumu, nevienmēr labās rokas likumu mēs noteikti vēl skatīsimies pie vienādas nozīmes krustojumiem, vai vispār pie krustojuma pārbraukšanas, pa ko noteikti būs viens no tuvākajiem video šādiem te sižetiem. Bet šo te galvenās ceļa zīmi, galvenais ceļš maina virziens, pamēģinām viņu sadalīt šādi te divās daļās. Tad atceramies, ka pirmās brauc visas automašīnas, kuras ir uz galvenā ceļa. Mēs jau tur sākām viņu krāsot, tad mēģinām šo te ceļa zīmi šādā veidā sadalīt divās daļās. Ja, tad zilā. Saprotam, ka automašīnas, kas brauc no šejienes, mēs braucam pa galveno ceļu bez problēmām. Un otra mums ir zaļā josla. Tātad zaļā josla mums arī aiziet šādi, pagriežās pa kreisi. Jā, un mēģinam saprast to, ka automašīnas, kuras brauc pa savu šo te koridoru, viņas brauc pirmās un viņām absolūti nav jāiespringst. Ja? Es nezinu, kāpēc es uzzīmēju. Tātad uz atsevišķu papīra tā doma ir tāda, ka tad, kad jūs ieraugat šo te zīmi, pirmais konstatēt, kur jūs atrodaties. Ja jūs esat uz galvenā ceļa, tad sadaliet galveno ceļu šādi, domās ar mazu svītriņu. Ja jūs braucat pa galvenā ceļa trajektoriju, tad vispār nav absolūti nekāda problēma, jums vispār nav gandrīz jāiesprings, pēc tam es pastāstīšu, ir viens satiksmes noteikuma punkts, kas jums tomēr jāņem vērā. Un atkal, ja jūs esat šeit uz šīm te kādas no mazām ļipām, jūs atrodaties, tad jums ir jūs esat uz mazāk svarīgi ceļi, tad priekšroka tām automašīnām, kas brauc pa galveno ceļu, un tikai pēc tam brauc šīs te automašīnas, kas ir uz mazām ļipām. Tātad šo pašu bildes es centies pārnest uz lielās savas. Tā nav tāpeli, tas ir es nezinu, kas tas ir, zīmējamais laukums, ja. Tātad galvenais ceļš maina virzienu. Kā jau es jums teicu, tātad sadalām šo te sadalām divās, tāda zīme sagriezās, tātad visos krustojumos viņi stāv vienādi, tātad visas 4 zīmes, ja skatās no augšas, ir vienādi izvietotas. Tātad pirmie brauc auto, kas brauc pa savu koridoru, tātad zaļais koridors un zilais koridors. Šeit vēl ir jāņem vērā satiksmes noteikumu, tūlīt pateikšu precīzi, kurš punkts. Mazliet nokļūdījos, tūlīt būs. Tātad 12. nodaļa, 124. noteikums, jā, tas ir viens no noteikumiem, ko ļoti slikti arī
jaunie vadītāji un arī pieredzējušie vadītāji, kas mācās kādas citas kategorijas, nezina. Tātad nogriežoties pa labi vai pa kreisi, bet ja pretējos virzienos braucošu transporta līdzekļu plūsmu atdala sadalošā josla, arī apgriežoties braukšanai pretējā virzienā, transporta līdzekļu vadītājiem jādod ceļš gājējiem, velospēdu un elektroskrējriteņu vadītājiem, kas šķērso to brauktuvi, kurā viņš nogriežas. Ja? Tātad tas ir rakstīts satiksmes noteikumos, un tagad mums ir jāsaprot, ka tātad mēs braucam, ieraugam zīmi, galvenais ceļš maina virzienu. Pirmais, ko mēs skatāmies, tātad mēs braucam pa galvenā ceļa trajektoriju, un mums tomēr ir jāatcerās, ka nogriežoties pa labi, šī vietā es tādus mistiskus gājējus izveidoju. Šī vietā mums ir gājējiem priekšroka un jādod viņiem ceļš. Tātad gājējiem, velospēdu vadītājiem, skrējriteņu vadītājiem. Šis satiksmes noteikuma punkts attiecās arī uz to gadījumu, kad galvenais ceļš maina virzienu. Tātad mēs griežoties pa labi, braucot pa galvenā ceļa trajektoriju, mums ir jārēķinās ar to, ka aiz pagrieziena var būt gājēji. Tas pats attiecās uz situāciju, kad mēs griežamies pa galveno ceļu pa kreisi. Ja, tātad atkal, ja šeit ir gājēji, mums viņiem jādod ceļš. Ja? Kaut kā tā. Tātad, kā jau teicu, pirmās brauc automašīnas, kuras atrodas uz galvenā ceļa trajektoriju. Tātad kādās viņas man krāsās ir zaļā, pelēkā. Tātad šie auto brauc pirmie, un tie, kas ir uz mazajām šīm te ļipām, viena mašīna un otrs auto man nav, tad iztiksim ar vienu, ja, tad viņi brauc pēc tam. Tātad pirmajā aizbrauc auto, kas brauc pa galveno ceļu, pa galvenā ceļa trajektoriju, un tikai pēc tam brauc auto, kas ir uz līpām. Bet tagad, ja zaļais auto, kuram ir zaļais koridors uzzīmēts, grib nogriezties. Tātad, ja zaļais auto brauc taisni, tad viņš ir no galvenā ceļa brauc taisni nost, viņam ceļš nav jādod nevienai automašīnai. Tātad zaļajam automobīlim ir pilnīgi brīvs šis te, tikai šeit, kā jau mēs runājam, ir jārēķinās ar gājēju. Braucot taisni uz šejieni, zaļajam automobīlim vispār nav nevienu jārēķinās, nav arī, protams, jāslēdz pagrieziens, un griežoties pa labi, zaļam automobīlim ir jārēķinās atkal šeit ar gājēju, kurš varētu šķērsot šo te brauktuvi, kurā mēs nogriežamies. Tagad paņemsim pelēko automobīlu, tātad šeit mēs braucam bez problēmām, taisni mēs braucam bez problēmām, pa labi mēs griežamies bez problēmām. Šīs auto mums aizbrauca, brauc zilais auto. Zilais auto arī brauc pa savu trajektoriju pilnīgi bez nekādas aizķeršanās, tātad pilnīgi nav problēma. Tātad, ja zilais automobīls mums vēlās šķērsot braukt taisni, tad es mēģinu zīmēt taisni, tad zilais automobīls šī te vietā, viņš mums šķērso pretī braucošo joslu, un tātad zilam automobīlim jau šeit iestājās, tātad es bišķiņ akcentētāk uzvilkšu šīs te trajektorijas, tātad šīs ir zilais koridors, šis man būs zaļais koridors, lai labāk saprast. Tātad višķi tas bija mazliet sakrāsoši, lai izskatās labāk. Tātad ir zilais koridoris krustojumā. Un kur man ir zaļā krāsa? Zaļā krāsa arī man ir
Tātad iekrāsojam viņu zaļu. Tātad šis man ir zaļais koridors. Ja? Nu tā bilde izskatās daudz foršāk, būs vēl vienkāršāk saprast. Tātad vēlreiz pa zaļo koridoru, griežoties pa kreisi, es visos virzienos braucu pilnīgi bez nekādas aiztures, domāšanas, vienīgais griežoties pa kreisi gājēji, griežoties pa labi gājēji, un ja taisni vispār nav nekas jādomā. Tātad zilajam automobīlim, ja mēs gribam braukt taisni, zilam automobīlim vai pelēkam automobīlim, kas atrodas uz zilā ceļa, ir jāšķērso šī te pretējā josla, un tātad zilam automobīlim šis zaļais koridors jau krāsojas sarkans, tātad ir pretējā josla. Tad zilais automobīls brauc pa savu koridoru zilo, un viņam šeit jāapstājās, un jādod ceļš autiņam, kurš brauc pa galveno ceļu. Ja? Tātad viņš nedrīkst iebraukt šeit pāri krustojumam, viņam ir jābrauc klāt ar tādu aprēķinu, kad tad viņš var apstāties jebkur savā zilajā koridorā. Viņš var nedaudz pagriezties teiksim, šeit pa labi, ja? Un pēc tam veikt šādu te manevru, ja? Bet viņam ir tikai viņa zilais koridors, kur viņam ir jāpaliek. Tad, kad ir aizbraucis zaļais auto, zilais auto, pelēkais auto uz zilā koridoru, droši var braukt taisni vai griezties pa kreisi. Tātad šim auto nav jārēķinās ar sarkano mašīnu vai te kādu auto, kura atrodas uz lipas. Tad, kad šie te auto ir aizbraukuši, kas brauc pa galveno ceļu, galvenais ceļš ir tīrs, tad tikai var sākt kustību autiņu, kur atrodas uz šīm te sarkanajām iezīmētajām ģipām, kā es viņas te zīmēju, ka ceļzīme nogāzās. Kā viņi te dabūt atpakaļ, kur tā pareizais virziens, ja, tātad paņemsim kādu autiņu vēlreiz, tātad uz galvenā ceļa vairs auto nav, auto ir palikuši tikai uz mazāk svarīgiem ceļiem, un abiem auto ir dodiet ceļu. Tātad šī gadījumā darbojās šis te labās rokas likums. Tātad pelēkam autiņam sarkanais ir labā pusē, nākošais brauc sarkanais, un pats pēdējais brauc pelēkais auto. Pelēkam auto ir jādod pilnīgi visiem ceļš. Un atceramies vēlreiz satiksmes noteikumu punktu 135, laikam bija, es jau atkal aizmirsu, kad, griežoties labi pa kreisi, mums ir jādod ceļš gājējiem. Tātad šīs auto, kas brauc pa zilo joslu, ceļš gājējiem, ja viņš griež pa labi, tātad tas ir viņa koridors, kur viņš brauc bez problēmām, bet šeit viņam, ja ir gājējs, viņam ir jādod ceļš. Ja viņš brauc taisni, tad ceļš gājējiem nav jādod. Ja griežās pa kreisi, tad ir baigi jāuzmanās, visticamāk, ka tas ceļš ir jādod gājējiem, tiem gājējiem, kas šeit iet pāri. Jā, tātad zilam automobilim ir jādod ceļš, atrodoties savā zilajā joslā. Jā. Kaut kā tā. Un tātad griežoties pa labi, kā jau es jums rādīju, tātad šeit ir jādod ceļš autiņiem, kur brauc pa zilo joslu. Autiņiem, kur brauc pa zaļo joslu, tātad arī viņš ir savā koridorī, viņam ne par ko nav jāstraucās, bet, ja šeit ir gājējis, tātad dodam ceļu. Ja zaļais auto brauc pa labi, jā, tad, te viņš brauc pa labi, te tavu ceļa došanu, kurā vietā dot ir, varbūt nav tik būtiski. Tajā pašā laikā atcerieties, ko es noteikti visiem saviem braucējiem stāstu. Pie labā pagrieziena labais spogulis. Tātad labais spogulis mums ir šī te vietā, un labā spogulī mums ir jākontrolē gājēji, velosipēdisti, kas tur vēl varētu būt, kas brauc pa šo te trotuāru un tuvojās gājēji. Tepat var nebūt gājēji pārēji, te var būt vienkārši krustojums,
Un jāatcerās, ka mums šie te ir visbīstamākie gājēji velosipēdisti, it sevišķi elektroskrējriteņu vadītāji, kuri bieži brauc ar nesamērīgi lielu ātrumu. Kaut kā tā. Un autiņiem, kuri atrodas uz mazāk svarīga ceļa, tā tad ir jāapstājās tur, kur viņi ir apstājušies, un ja viņi griežās pa labi, pa kreisi, tad visticamāk viņiem ceļš ir jādod šī vietā. Jo, teiksim, zaļais auto griežās pa labi, šis gājējs, kas iet šeit pāri, sarkanam auto šis gājējs nav jālaiž. Tā kā zaļais auto nedrīkst izbraukt šeit uz šīs te mašīnas trajektorijas un šī vietā dot ceļu gājējiem. Tad, kad sarkanais ir aizbraucis, tad tikai, kad visi arī gājēji ir aizgājuši projām, tikai tad šis auto drīkst griezties. Kaut kā tā, centos pirmais mēģinājums, rakstiet, sapratāt, nesapratāt, mēģināšu kaut ko stāstīt savādāk. Paldies! Ata!